Nu ko, parodija hauss vairs neliek parodijas iekšā, kas vispār notiek šajā pasaulē. Karš tūlīt sāksies. Mums vispār nav jausmas, kas šeit notiek. Mēs tikko autobusu nokavējām. Nē, es piemirstu, ka mums šodien kaut kur jālido. Pārējais mums taču lidmašīnas nav, kā mēs tur tiksim? Kā mēs lidmašīnu uztaisīsim, saka materiālus, kur mēs viņus dabūsim vispār? Aiziesim un nopirksim. Paga, bet mums taču naudas nav. Apzaksim veikalu šonakt. 2:30, kad māma aizies gulēt. Tehniska apskate ir, uzkodas ir, siltie beņķi ir, enerģiskais ir. Dāmas un kungi, ārā +20 grādi un maucam prom. Pazūdam. Priekšniek, mums lokšķīdums beidzās. Ko tas nozīmē? Pēc lampiņas spriežot izstāsta, ka mums logi izkritīs ārā un mūsu policija var apturēt gaisā. Viņi ir mīksti, viņi mūs nekad nenoķers. Tiešām? Jā, dod šurp. Nu ko, ātri un vienkārši. Bet mums tāpat nepaveicās. Kādā ziņā to domāju? Paskatoties kreisajā pusē un labajā pusē var redzēt Daugavpili. Mēs esam ne tur. Turās stingri. Atkal Google Maps ir piemānījis mūs. Dāmas un kungi, jūsu zināšanām mēs aizmirsām atjaunot navigāciju, tāpēc mēs ļoti ātri nolaidīsimies tagad. Bet tikai Daugavpilī. Es uzskatu to pa veiksmīgu lidojumu. Nu ko, Džeki, jums būs algas pielikums. Jūs labu darbu padarījāt. Džeki, bet jūs zināt to, ka esam ne tajā pilsētā atlidojuši? Kas tā vispār pa vietu? Nomierinies, reāli, kas tā pa vietu? Tāda misina. Mēs te vietējie, zinām, ko daram. Tepat arī Mego ir, ja vajag kaut ko uzēst. Bet man vajag pie ģimenes ārsta. Nē, mēs nekur nedosimies.